Ar austrieti Jenniferu un vāciešiem Eliju un Margaretu mēs iepazināmies 2005. gada jūnijā, kad viņi kā misionāri ieradās Latvijā tieši no Svētās zemes. Toreiz pie ielu muzikantiem jau pieradušo rīcnieku un ārzemnieku uzmanību saistīja ne tik daudz viņu neierastais vizuālais tēls un tas, ka par muzicēšanu viņi negaidīja atlīdzību, cik dziesmu teksti, kas sauc lietas īstajos vārdos, it kā gluži personīgi vēršoties pie katra klausītāja. Šī gada oktobra sākumā mēs atkal satikām Eliju un Jenniferu un vēl 4 kopienas Agnus Dei garīgās ģimenes brāļus un māsas, kas šeit bija ieradušies, lai Aglonā, Rīgā, Liepājā un citu vietu Latvijā tiktos ar kristiešiem, stiprinātu viņus garīgajā ceļā, kuru sauc vienkāršā un gandrīz aizmirstā vārdā svētums, runātu par mūslaika izaicinājumiem un iekšējās dzīves ēku, kuru var uzcelt vienīgi uz Dieva Tēva mīlestības pamatiem. Bet visu sacīto apvienoja un pilnīgi darīja lūkšana, ikdienas svētās mīsas, kuras latiņu valodā svinēja kopienai piederīgais priesteris tēvs Johannes. Un cik gan skaisti skanēja senie liturģiskie dziedājumi, kurus tika izjusti, izdziedāja nelielais līdzatbraukušo kopienas locekļu koris. Runājot par pašu Agnus Dei kopienu, kas atgādina drīzāk paprau ģimeni, ievērības cienīgs ir fakts, ka tā pastāv jau gandrīz 30 gadus, turklāt visos pasaules kontinentos. Tās dibinātājs, kur pieņemtais vārds ir Elija, studēdams etnoloģiju un antropoloģiju un nebūdams nekāds paraugzēns, sirds dziļumos meklē patiesību. Un kā jau tas raksturīgs inteliģencei, meklē to dažādās pasaules reliģijās un mācībās. Līdz 27 gadu vecumā piedzīvoja tik dziļu personisku dievu pieskārienu, ko pats salīdzina ar apustuļu Pāvila pieredzi uz Damaskas ceļa. Tā rezultātā ap viņu sāka pulcēties dombiedru pulciņš, un pilnīgi dabiskā veidā izaug kopiena, kas vēlējās izdzīvot savu ticības dzīvi mūsdienās neierast stingrā veidā, vienkāršībā, lūkšanās, diennakts adorācijā, visvētākā sakramenta priekšā, gavēņos. Kā vainagojums tam visam, daudz viet pasaulē izveidojās misiju mājas, kas joprojām uzturot dzīvu lūkšanu garu, daudz dara, arī kalpojot līdz cilvēkiem to ikdienas un sociālajās vajadzībās. Par īpaši nozīmīgu kopienas dibinātājs uzskata mūzikas kalpojumu un iespēju uzrunāt dažādām tautībām piederīgos arī ar masu mēdīju starpniecību. Un tas, ka visa tā rezultātā Kongo džungļos atgriežas pigmeji vai Svētajā zemē muzicē kopā palestīnieši un jūdi, kā atzīst Elija, ir tieši dziļas lūkšana dzīves rezultāts. Un to mēs arī paši pieredzējām kopā ar Agnus Dei kopienu realizētam filmu projektu ar nosaukumu Abba Tēvs – Svētās zemes svētība, jo toreiz mūsu priekšā nereiz vien atvērās visciešāk aizslēgtās durvis. Ierašanās Latvijā šajā rudenī, protams, arī nebija nejaušība. Būdami te, brīnišķīgajā katoļu ģimnāzijas rekolekcija namā, par to runājām ar Agnus Dei kopienas ilgadējo vadītāju Eliju. Tam, kas ieradies Latvijā, ir vairāk iemesli. Galvenā ideja ir tāda, ka Latvija tāpat kā citas Austrum Eiropas zemes ir cietusi zem padomju okupācijas jūga. Un man šķiet, ka līdz šim cilvēku dvēselēs un prātos ir saglabājušās sekas no šiem nebrīvas laikiem, kurus viņi paši nebija izvēlējušies. Un es vienkārši gribu būt līdzdalīgs tajā, uz ko aicina pāvests, sacīdams, ka baznīcai ir jādziedina cilvēkus no komunisma cirstajām rētām. Un mēs gribam būt līdzdalīgi šajā procesā ar savām lūkšanām, ne jau tādēļ, lai kādu apsūdzētu, bet vienīgi, lai palīdzētu un atbalstītu cilvēkus. Ir dzirdēts, ka kristieši no dažādām zemēm un pat ļoti pārtikušām zemēm apgalvo, ka šie kristietībai ir grūti laiki. Turklāt viņi nerunā par ekonomisko krīzi, bet gan par grūtībām garīgā ziņā, par grūtībām izdzīvot savu kristīgo dzīvi. Vai jūs daudz ceļodams to arī tā izjūtat? Ak jā, ļoti lielā mērā.
Protams, šis process ir tā sākuma posmā un nav vēl tik ļoti izteikts, bet ir jāredz, kas patiesībā notiek. Un, manuprāt, visa situācija Rietumu valstīs nav atvērta kristietībai. To mēs redzam ļoti skaidri. Piemēram, abortu jautājumā. Lielākajā daļā valstu ir atļauti aborti, un personām, kas tos veic, neiestājas nekāda atbildība likuma priekšā pēc to izdarīšanas. Tas nozīmē, ka mēs atmetam Dievu bausli, tev nebūs nogalināti, kas ir pamatlikums katram cilvēkam. Un tā nav jautājuma nostādne, lai nosodītu sievietes, tā ir aģgārna izpratne, bet tas ir izejas punkts, lai juridiski aizstāvētu cilvēciskas būtnes tiesības dzīvot. Jo tieši tāpat taču es nedrīkst nogalināt nevienu bērnu. Par to mani sodītu un ieliktu cietumā, un tas ir pareizi. Bet līdzīgi es taču nedrīkstu nogalināt bērnu, kas ir ceļā, lai piedzimtu. Tikai padomājiet par to. Tas notiek zemēs, kuru identitāte ir kristīgajā pārliecībā. Tā ir atkrišana, kuras rezultātā tiek pieņemti likumi, kas garantē tiesības nogalināt. Un tas attiec arī uz netradicionālās seksuālās orientācijas jautājumu, kad ir tendence to nostādīt vienā līmenī ar laulību. Bet kā tas vispār iespējams? Tādējādi mēs varam secināt, ka politiskajā arēnā ir tāda tendence nobīdīt kristiešus malā, soli pa solim. Un te darbojas gars, kas banalizē visu, kas itin visā ievieš sekulārismu. Izzūd svētuma jēdziens, un gal galā var tikt ieviesta cita gara diktatūra. Un es saredzu, ka tas tuvojas, tik tiešām saredzu to pavisam skaidri. Un mums kristiešiem jābūt tam sagatavotiem. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ es dotos, lai satiktos ar kristiešiem dažādās pasaules zemēs, lai aicinātu viņus būt stipriem ticībā, paturēt skaidrs nostādnes, saglabājot garu skaidrību. Mums nav jābūt akliem tā priekšā, kas tuvojas. Mums tas ir jāatpazīst. Un ir jāizmanto esošā brīvība evaņģēlija vēsts izplatīšanai. Mēs, dodoties uz dažādām zemēm, runājam par to atklāti, jo es neesmu pārliecināts, ka varēšu to darīt tuvāko 7 gadu laikā, piemēram. Jo nezinu, kā attīstīsies turpmākie notikumi pasaulē, un arī šeit, Latvijā un citur, šis antikrista gars izplatās. Jūs to varat novērot ikdienas. Un mums nav jāatstāja novārtā arī iespējamība, ka pie varas var nākt arī kāda šī gara pārņemta personība. Tas jau bija pieredzēts pagājušajā gadsimtā, piemēram, Vācijā Hitlers, tad Ļeņins, Staļins, Mao. Šie cilvēki visi viņi bija kā antikrista personības. Viņi nogalināja cilvēkus, un kādos apmēros nogalināja, un viņi arī cīnījās pret reliģiju. Bet šajos laikos, man tā šķiet, šī antikrista personība nāks nedaudz atšķirīgā veidā, kas vienkārši mūs mēģinās izjokot, kā miera nesējs, kā ļoti jauka persona, bet tajā pašā laikā viņš atbalstīs abortus, atbalstīs amorālu dzīvesveidu. Bet varbūt, ka tam visam attīstīties palīdz patērētāju sabiedrībai raksturīgais domāšanas veids. Protams, patērētāju domāšana novājina cilvēkus. Īpaši, ja tas cilvēkiem kļūst par elku, bet patiesībā viņiem nepiedara nekas, tādēļ, ka nav atvērtības Dievam. Domāju, tas ir klupšanas akmens daudziem cilvēkiem, jo šķiet, ka laimīgs tu būs tad, kad sasniegs noteikti materiālo līmeni. Tā ir ilūzija. Protams, ir jauki, ja tev ir māja un mašīna, kāpēc gan ne, bet tas nav kaut kas tāds, kas var dot piepildījumu tavai dzīvei. Tās ir vienīgi lietas, ko var izmantot. Tās nevar būt mērķis. Bet kas tad var darīt cilvēku sirdi tiešām laimīgu? Atbilde tiešām ir ļoti vienkārša, neraugoties uz to, ka daudziem tas šķiet tik sarežģīti. Tas, kas cilvēkam var dot piepildījumu, ir Dieva mīlestība. Un izrietoši no Dieva mīlestības, mīlestība citam pret citu. Tas ir kaut kas tāds, kas tiešām dod piepildījumu. Ja tu zini, ka Dievs tevi mīl, ja tu to izdzīvo savā dzīvē, tad tu nemeklē tik daudz pēc apkārtējām lietām, kurām it kā vajadzētu piepildīt tavu dzīvi. Un tieši to es uzsveru katram cilvēkam. Jums tiešām ir jāatklāj Dieva mīlestība.
Bet daudziem tas šķiet kaut kas tik abstrakts. Tas nav nekas abstrakts. Dievs ir persona, Dievs ir mīlošs persona, mīlošs tēvs. Drīzāk mēs esam abstrahējušies, mēs attālināmies. Te rodas nesaprašanās. Ik viens var sarunāties ar Dievu. Ik viens, lai arī kādā dzīves punktā viņš atrastos. Katrs, kurš man pašlaik dzird, var uzsākt sarunu ar Dievu, sacīdams: Dievs, es tevi nepazīstu, lūdzu, dod man tevi iepazīt. Dāvā man tevi piedzīvot, ja tu patiešām esi. Katrs var runāt tā, kā viņš pats to jūt. Te nav nekādu formulu, vienkārši vaicājiet, un jūs saņemsiet atbildi. Varbūt tas nenotiks tajā pašā mirklī, bet kaut kas jauns sāksies šī cilvēka dzīvē, jo viņš ir vērsies pie Dieva. To, ka Elija sacītais nav vienīgi skaisti vārdi, ļoti īpašā veidā sapratām Svētās zemes apmeklējuma laikā, kad dienā uzturējāmies kopā ar dažiem no kopienas Agnus Dei, brāļiem un māsām. Kādi viņi ir palikuši mūsu atmiņā? Vienkārši Dieva mīlestības pārveidot cilvēki, kas skaidri zina savus dzīves mērķi un jēgu. Taču līdz šai atskārsmei ceļš katram ir bijis atšķirīgs. Mēs ieklausāmies Dženifers stāstā. I was grown up in Austria in a big family. We are 7 children. Oh, super. My father was not, he was Catholic only by name, but not, he was not a believer. But my mother, she was believing, in a stronger way. Es uzaugu Austrijā, lielā 7 bērnu ģimenē. Mans tēvs skaitījās katolis, bet būtībā bija neticīgs. Mamma gan, viņa bija īsti ticīgs cilvēks. Ikdienas lūdzās rožkroni un gāja uz baznīcu. Es augu normālā ticības atmosfērā. Tad, kad man bija 13 gadu, es piedzīvoju kaut ko ļoti īpašu. Dievs pārsteidzošā kārtā apmeklēja mani sapnī. Un tas bija tik spēcīgs pieskāriens, ka pamodusies, es tajā pašā brīdī veltīju savu dzīvi viņam. Pēc šī sapņa zināju pilnīgi skaidri, Dievs patiešām ir. Varbūt vari pastāstīt, kas tas bija par sapni? Labi, tā īsumā. Tas bija tā, it kā Dievs nāktu man pretī sniegdams roku un aicinādams mani. Un ne tikai aicinādams sakot viņam, bet dāvādams caur šo aicinājumu arī ļoti personisku sajūtamu mīlestību. Mīlestību, kas viņam ir attiecībā uz ikvienu cilvēku, bet tajā brīdī bija konkrēti adresēts man. Un tas bija kā jautājums, vai tu sakosi man? Tas tiešām mani burtiski pārpildīja, un es viņam atbildēju, jā, labi. Tad, kad man būs 18 gadu, es tev sakošu un veltīšu tev savu dzīvi. Un kopš tā brīža es uzsāku savu lūkšanu dzīvi, kas man iepriekš nebija. Es vienkārši darīju tāpat kā mamma pirms tam. Bet no šī brīža es skaidri zināju, Dievs ir un viņš mani mīl. Un tas deva man drosmi dalīties šajā Dieva mīlestības pieredzē arī ar draugiem. Daži raizējās, ka man jumts brauc, bet tas man nemaz neuztrauc. Es turpināju ikdienas lūgties. Atgriezusies no skolas, es devos pie savu mazā altārīša, ko sev ierīkoju, aizdedzu sveci, lūdzu rožkroni, un mamma bija ļoti pārsteigta, kas ar mani notiek. Bet tad atnāca šie sarežģītie pubertātes gadi, un es pieņēmu dažus aplamus lēmumus. Man parādījās arī ne tie paši labākie draugi, kas mani veda nevis Dievu virzienā, bet tieši pretēji. Un es aizmirsu Dievu, aizmirsu savu solījumu viņam. Es noraku sevī šo dziļo pieskārienu, pārtraucu lūgties, un mana sirds atsala. 18 gadu vecumā devos prom no vecāku mājas un uzsāku savus darba gaitas kā zobārsta asistenti. Man bija viss – labs darbs, mašīna, dzīvoklis, draugi. Es varēju ceļot, tu zini. Un tad es vienreiz tā sēdēju un domāju, bet kādēļ es dzīvoju pasaulē? Un sirdī es jūtu, ir jābūt kaut kam vairāk par šīm ārēji redzamajām lietām. Tad es visu pametu un devos uz Ameriku, domādam, ka varbūt tur to visu atradīšu. Un pēc pusotra gada es atgriezos, jo, protams, neatradu to, ko meklēju. Atradu tur to pašu, darbu, mašīnu. Jā, viss bija lielāks, viss skaistāks, bet tas nebija tas, ko meklēju savā sirdī.
Un tad, kad es atgriezos, Dievs atkal mani atrada, un es atradu viņu. Un atradu arī kopienu. Tas nāca caur ciešanām. Nu, tas bija tā, ka atgriežoties vispirms gribēju satikt mammu. Tādēļ devos uz mājām. Un mamma teica, jauki, kad brauc. Bet rīt es braucu uz Medžugoriju. Tā bija pirmā reize, kad dzirdēju šo nosaukumu. Es vaicāju, kas tā tāda Medžugorija. Mamma sacīja, tā ir vieta, kur Dievmāte parādās. Un es tikko no Amerikas atgriezusies, sacīju, paklausies mamma, nu tas jau ir par daudz. Tu tiešām tici tādām lietām? Es vienkārši kļuvu nikna, bet mamma sacīja, man nerūp tas, ko tu man saki par šo jautājumu, ja gribi, brauc ar mani, un mēs pavadīsim laiku kopā. Vai arī tu paliec un es braucu. Un tā es tomēr devos viņai līdzi, lai gan tam visam it nemaz neticēju. Pirmajā dienā man tur viss krita uz nerviem. Es sev vaicāju, kā tie cilvēki te uzvedas, rāpo uz ceļiem, sūdz grēkus, visu laiku lūdzas. Es biju tiešām dusmīga. Bet tad vienā naktī manī bija ļoti stipra izjūta, ka man jādodas kalnā, kur notika Dievmātes pirmā parādīšanās. Es devos tur pilnīgā vientulībā, neviena cita tur nebija. Es sēdēju iepratī krustam, un pēkšņi man atmiņā skaidri attēls mans bērnības sapnis. Šis bija tikpat spēcīgs piedzīvojums kā toreiz, kad biju 13 gadus vecs. Es atcerējos solījumu, kur toreiz devu Dievam. Atcerējos, ka to aizmirsu, izvēloties pasaulīgu dzīvesveidu, kā aizmirsu Dievu un viņa mīlestību. Un tad es piedzīvoju kaut ko līdzīgu kā toreiz, kad Dievs man caur Dievmāti dāvā otro iespēju, it kā vaicādams, vai tu sakosi man tagad? Es joprojām tevi gaidu. Un ciešanas, par kurām tu vaicā, man sākās no šī brīža. Jo prāts teica, tu taču nepametīsi darbu un draugus un savu komfortablo dzīvi, ceļojumus un tā tālāk. Bet sirds burtiski kliedz. Es gribu šo mīlestību. Es gribu izpildīt savu solījumu. Tā tiešām bija liela cīņa starp manu prātu un manu sirdi. Un tad es sāku lūgties. Es nokritu ceļos un pieņēmu lēmumu sirdī, sacīdam, labi, Dievs, tagad es tev tiešām sakošu. Un tad es nokāpu no kalna, tas bija agrs rīts, iegāju mājā, kurā mēs bijām apmetušās ar māti. Un mamma pamodās un vaicāja, kas notiek, tu neguli? Es atbildēju, nē, kaut kas ir mainījies. Tajā pašā dienā mēs atgriezāmies mājās, bet nākošajā dienā es pie sevis aicināju visus savus draudzenes uz svinībām. Mamma vaicāja, ko īsti tu dari, ko tu gribi svinēt, bet viņa redzēja pārvērtības, kas manī notikušas. Un tad es draudzenēm atdevu visu, kas man bija. Kurpes, drēbes, rotas lietas, kažoku, visu arī makiāžu. Paturēju tikai visnepieciešamāko. Un tā pēc 2 mēnešiem devos uz kontemplatīvo klosteru Šveicē, lai tur pavadītu 1 gadu. Pēc šī gada es satiku šo kopienu, un tā nu esmu tajā līdz pat šim brīdim. Nu, un tu esi laimīga? Jā, ļoti laimīga, jo es saprotu, ka tas ir īstais ceļš, kurā Dievs man ir aicinājis. Ir piepildījušās manas ilgas būt tur, kur Dievs vēlas, lai es būtu. Tas dod tik daudz miera un iekšēja spēka kā ar to. Jā, ar to pietiek. Laudate Dominum, laudate In our family, we had 2 things who brought us together in a lot of love. The first thing is God. Mūsu ģimenē ir 2 lietas, kas mūs visus notur kopā lielā savstarpējā mīlestībā. Vispirms, tas, protams, ir Dievs, un tad mūzika. Mums visiem ļoti patīk dziedāt, tas mūs satur kopā. Tādēļ mums nav bijusi tāda nepieciešamība, kā daudziem vienaudžiem skolā, nemitīgi sevi ārēji apliecināt un pievērst sev uzmanību, ko citi par mums saka, ko domā. Mūsu gadījumā tas ir tā, ka mums vienkārši ir bijusi tā iespēja dzīvot ļoti dabiski, esot tam, kas tu esi patiesībā, un būt pieņemtam, tādam, kāds tu esi.
Un tas ir kopienas dzīves pamatā. Vienkārši tev ir sajūta, ka esi vietā, kur ir silti. Ik viens tevi mīl, un lai gan neviens no mums nav perfekts, tomēr tu zini, ka esi pieņemts un tiec mīlēts. Tādēļ dzīve kopienā, tas ir skaisti. Vai jums nekad nav bijuši tādi kārdinājumi, ar kuriem tagad saskars gandrīz visi jaunieši? Man ir tā laimējies, ka neesmu bijis saskarsmē ar tādiem draugiem, kas būtu tendēti uz alkoholu vai narkotikām, un, zināt, es vispār esmu vienmēr pie mājas. Jā, viņš ir tāds īsts mājas zēns. Mēs taču esam 8 ģimenē, mums nav nekādas vajadzības izmēģināt šīs lietas, mums tāpat ir labi. Tad labi būt tik lielā ģimenē, vai ne? Jā, bet es gribu sacīt, manā gadījumā gan ir bijis šis kārdinājums. Ak tā? Jā, man vienmēr ir bijis daudz draugu, un es pazīstu šo pasauli. Bet es gribu iedrošināt arī citus jauniešus, jo tad, kad es devos pretī pasaulē un mēģināju būt tādu pati kā visi citi, tad katru reizi atgriežoties no kārtējās ballītes, sajūtu lielu iekšējo tukšumu. Tu it kā esi nodejojusi visu nakti, iztrakojusies un pat jutusies laimīgi tajā brīdī, smējusies, bet pēc tam nekas nepaliek. Tu atgriezies mājās, ej gulēt un nākošajā rītā vaicā sev, sasodīts, bet kāpēc es visu to darīju? You go at home, you go to sleep, and in the morning you ask, what the hell I was doing? Un tas nav tādēļ, ka mamma un tētis sarāja un māca, ka jādzīvo tā un tā. Bet, protams, un tas ir tas, ko es gribu novēlēt visiem jauniešiem. Vienmēr nākošajā dienā pēc kādas trakulīgas ballītes palieciet klusumā un pavaicājiet sev, kas ir manās rokās pēc viss tā. Vai tā ir dzīve, tā ir laime, vai tie tiešām ir mani draugi, ar kuriem zinām joks, smējāmies un kaut ko vēl, vai viņi tiešām ir mani patiesi draugi? Kas ir palicis manā sirdī, kas ir šīs dzīves jēga? Es pati pēc tam, kad biju pabružājusies par šādu dzīvi, ieguvu brīnišķīgu Dievu mīlestības pieredzi, un tas iespējams bija vissliktākais brīdis manā dzīvē. Es jutos tik tālu no viņa, bet tad vienā brīdī es sajūtos tik ļoti Dievu mīlēt, ka pilnīgi apstulbi. Es sapratu, ka neviens un nekad mani nav tā mīlējis, kā Dievs mani mīl, un pateicoties šai mīlestībai, kas nāk no Dieva, mēs spējam to saņemt arī no cilvēkiem un arī dāvāt to citiem. Tā ir pavisam cita draudzība, kur izaug Dieva mīlestības pazīšanas rezultātā. Bet es jums vēl lūko gribu vaicāt. Uzlūkojot jūs, ir viegli nolasīt, ka esat brīvi cilvēki. Jūs neesat važās, tas redzams gan jūsu acīs, gan uzvedībā, visā jūsu būtībā. Kas ir jūsu brīvības noslēpums? Bībelē ir sacīts, patiesība jūs darīs brīvus, un jo vairāk es iepazīstu Jēzu, jo vairāk atklāju, viņš ir patiesība. Un jo vairāk es iepazīstu viņu, jo brīvāk pati kļūstu, jo es vairs neesmu atkarīga no tā, kā es izskatos vai ko citi par mani domā, tas vairs nesatrauc. Vienīgais, ko tu patiešām vēlies, tas ir būt labam Dieva acīs. Manuprāt, tas attiecas uz jautājumu par mīlestību. Ja es zinu, ka tieku mīlēts, tad nekas cits man vairs nav vajadzīgs, bet brīvība ir kaut kas tāds, kas tev visu laiku ir jāizcīna. Tas nav tā, ka pamostos un man ir brīvība. Ikdienas man ir jāsargā savu ticību un jāpieaug tajā, lai beigās varu sasniegt to mīlestības virsotni, uz kuru esmu aicināts. Quam paterenti, accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum ad te Deum Patrem suum omnipotentem. Tibi gratias agens benedicit,
Regit, deditque discipulis suis dicens. Accipite, et manducate ex hoc omnis. Hoc est in corpus meum, quod pro vobis traditur. Es vēlos iedrošināt ik vienu cilvēku. Meklējiet Dievu. Nav nekā svarīgāka par to. Vaicājiet Dievam, kas tu esi, atklājies man. Bet kristiešus es gribu aicināt, izdzīvojiet savu kristietību ar lielāku spēku. Atlieciet laiku lūgšanai un svēto rakstu pētīšanai, lai saprastu, ko Jēzus mums saka, lai mēs varētu paši dot liecību. Tādēļ, ka rietumos arvien biežāk cilvēki dzīvo savu dzīvi bez Dieva. Un tas ir briesmīgi. Dzīve bez Dieva tā ir elle. Tādēļ es vēlos aicināt ik vienu no jums meklējiet Dievu un ziniet, Dievs gaida. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau